laikam. Sveicināti, Rikšu TV skatētoji. Šodien laiks pīnots man atbildēt uz tiem jautājumiem, kas sen jau ir īsūtāti. Bišku ir sagojis tā, ka tas ir ievilcījis, jo ļoti Rikši ir bijuši aizņemti. Un nav bez laika uztaisāt tādu video, kur zani atbild uz jautājumiem. Bet šodien ir tā diena, kad beidzot tas notiek, tad... Un mums ir veseli 25 jautājumi, par to mēs censimies. Un tur jau ir arī bijusi atsevišķa mazliet. Nu, tiem, kas uzdevā ļoti daudz jautājumus, katrs cilvēks uzdeva pa vairākiem jautājumiem, bet es izvēlējos labākus, jo savādāk būtu porok garš video un laikam nebūtu vairs interesanti. Tāpēc labākie jautājumi tālēt sekos. Nu, un tad sāksim ar jautājumu, pirms cik gadiem tu sāki rikšot ar draugiem? Rikšot ar draugiem es sāku pirms 4,5 gadiem. Bet tā ir vispār ar mūziku nodarboties un tajā folkloras dzēvē dzēvot pirms 7 gadiem. Bet te ir ar Rikšiem 4,5 gadi un janvārī paliks 5. Nu, kā tu vispār nonāci pie spēlēšanas? Tad, kā tu atradi bubonu? Vispār pie spēlēšanas es nonācu tā, ka es mocājos Rēzeknī valsts ģimnāzijā. Un man tur bija vienkārši dzēvē saslēdzās viss tā, ka man bija daudz muzikālu cilvēku apkort. Un principā es sāku spēlēt ģitāru. Man viss sākās ar ģitāru, bet tad es biju folkloras ekspedīcijā, kur es ieraudzēju tādu instrumentu kā bubiņs. Man ļoti likās interesanti, kā tā var spēlēt, tur tā iznesēja diezgan un tā. Tad nonācu pie citamajiem instrumentiem. Pamocējos bišķi Lietuvā pie etnomuzikoloģijas Rimis spēlēt. Tāds viss aizgāja. Saslēdos ar bubinu un sapratu, ka tas ir muna temperamenta instruments. Super. Un jautājums par Rikšim, vai Rikši spēlēja zinomas, mazāk zinomas dzīsmes, bet savā manīrē, vai arī ir tīši Rikšu radēti skaņdarbi? Nu, kā tu ņem? Rikši, es varētu teikt, Rikši nav baigi špikotoji nu citiem. Ir dzīsmes, kuras mēs nušpikojam, bet principā Rikši paņem tautas dzīsmes īvots folkloras ekspedīcijos un cenšas maksimāli dabūt nedzirdētākis tautas dzīsmes un nu jā, uztaisāt foršu skaņdarbu. Un tādus arī spēlēt. Kur ir to mīļāko dzīsme, tīši, ko tu pati izpildi? Vispār, nu, tos mīļākos dzīsmes ir tā, man jau visas dzīsmes Rikšos pateik, bet ja gūdēji man ir tos precēbu dzīsmes vismēļākos, un ir viena tā dzīsma, kuru mēs eicinājumā porok bīži neizpildam, bet man varbūt arī tieši tāpēc, ja pateik, ir dzīsma Zīdi oru pļova, kas ir, nu, precēbu dzīsma, kas, zinu, munos kozos te skanās mičošanā 100%. Un, jā, visas dzīsmes man pateik, bet ir tādas īpašos, bet tieši te ir īpašiem gadījumiem arī domātas. Cik ilgs laiks tev ir vajadzīgs, lai sagatavotos Rikšu koncertam? Nu, nu kā tu ņem? Nu jā, nu jo dušā, jo es vainoju moti, jo es taisnoju, jo es gatavoju bubins, tagad arī kahons. Nu, es tagad arī kahons spēlēju. Nu, stunda. Nu, stunda tas ir tā ar čaja padzeršanu pa vidu. Stunda pīteik. Un cilvēki grib zināt, kad tu atvērsi bubuna meistarklasi? Nu, es jau ik pa laikam jau atveru, tad, kad mani aicina parodāt savu meistarību, pamocāt citim. Ik pa laikam jau. Jebkurā gadījumā, ja kāds ir interesants, ar mani droši viņu var atrast, kā sazinoties, un es varu pamocāt. Bet tā kā bubina skola pagaidām atvērt nav plānots, bet, nu, kaut gaidos tādos nometnēs, un tā es mierīgi varu meistarklases vadāt. Nav nekāda problēma. Cik lielā mērā draudzības pamats ietekmē produktīvu muzicēšanu? Nu, Rikšu ziņā tas ir vispār. Rikšim draudzības pamatā vispār viss ir arī socijas. Tāpēc man liekas, ka tas ļoti ietekmē. Jo, nu, te ir Rikšu koncertos,
to pozitīvismu var sajust. Tēri tāpēc, ka man liekas arī skatētos jūt, ka mēs esam savā starpā labākī draugi. Un, nu jā, te enerģija arī uzreiz aiziet to lok, tāpēc arī musicējot, piemēram, arī spēlējot kaut kādu nezināmu gabalu, tur kaut ko džemojot, un tā tu arī jūti, ko tas otrs cilvēks darās, tāpēc, ka viņš tev ir pazīstams, tev ir tūs cilvēks, un, draudzēba muzicēšanu uzlaboja jebkurā gadījumā. Nu, un turpinot ķidot šos draudzēgos attīcības, vai tu neplānoji izstumt Madaru no grupas, lai būtu vienīgo Rozička grupā? Nu man bija tādi plāni, bet laikam tuvāku gadu laikā tu neizcinošu. Tomēr foršo, ka 2 meitenes grupā. Jā. Jūs nav konkurence savā starpā kādu reizi? Par laimi mēs spēlējam pavisam atšķirīgus instrumentus, tāpēc nav. Skaidrs. Kāda ir tava vīzija par Rikšim pēc poras gadiem? Rikši pēc poras gadiem būs poras gadus vecāki. Iespējams spēlēs leidzīgus instrumentus kā šobrīd, bet jūs spēlēs daudz labāk. Un, es pieļauju, ka pēc poras gadiem Rikši daudz ceļos, daudz ārzemēs koncertās. Bet katrā ziņā Rikši būs joprojām, un es domāju, daudz augstāk pakopušīs nekā šobrīd. Cerams. Par ko tu nevari īdomotīs savu ikdienu bez Rikšiem? Tāpēc, ka man tas jau Rikšu slimība jau 5. gadu jau vīt. Un tas ir vienkārši jau pierasts. Es nevaru vienkārši savādāk dzīvot. Tā ir tāda aizsnākā mana ģimene. Un, tajās reāli Rikši ir kamā es reāli radūši izpaužos. Es organizēju koncertus, tur arī menedžēju visu kaut ko. Kā lai tā labāk pasaka? Te ir mana dzeive, es bez tos nevaru. Vai Rikši šovasar būs sastopami Latvijas festivālos? Jā, pavisam noteikti. Kaidos? Festivāls Baltikā, folkloras festivāls. Tur Rikši spēlās Danču naktī. Vispār būs arī sastopami tur koncertējot. Plus, es nezinu, arī mēs kaut kādos citos vēl būsim. Lietuvā būsim, bet tu sekojat līdz afišam. Tieši tā. Kā notiek ārzemju braucienu plānošana un kur dabājat kontaktus? Mēs vienmēr cenšamies koncertos labi uzstoties, baigi smaidīgi būt, prīcoties par dzēvi, un tad mums ir noklot cilvēki, un vienkārši pīdāvāja, vai jūs negribat aizbraukt tur un tur, kā jūs to skatāties, un tā ir. Un mēs jau parasti neatsakam. Tā tie kontakti rūdās, aizbrauc vienā braucīnā, tajā braucienā rūdas vēl kontakti, un viss ir tādā ķēdētē saslēdzīs, ka un ir baigi forši. Mums ļoti pateikt ceļot. Es gribu vēl daudz vairāk ceļot. Vāga. Jā, vāga. Vai nokušo gadu Rikši saņems Latvijas mūzikas gada balvu? 2016. gadā noteikti nesaņems. Tāpēc, ka mums disks iznāks 2016. gada janvārī. Iznāks disks, jā? Otrais disks mums būs. Super. Bet 2016. gadā, kad Tu jau teici tikko 16. 2017. gadā, kad būs gada balva par 16. gadu, iespējams, tad mēs varētu arī mēģinot kaut ko dabūt. Nav teikts, ka varam, bet mēģinot, mēs varam. Tā ir pareizi. Kad tu saprati, ka nodarbosies ar folkloru un mūziku? Tad, kad pīdzimu. Man vienkārši mote jau visu dzēvi ir tādā nozarē strodojusi. Es no bērna kojas jau tad, kad tāda mazaņa beju, man visur vilka leidza uz visādām Baltikam. Es tāda maza, man vēl ir sātā saglabājušās mazas pasteleņas. Es no bērna kojas esmu ar folkloru bejusi saistāta, tāpēc es vienkārši pašsaprūtami, kas arī ar to nodarbojos tagad.
Dan pievērsimies druscien tavam instrumentam maģiskajam un skaistajam. Maģiskajam. Vai ir kāda leloka caca grupā par tavu bubunu? Jo pat Madame Sončika nanāsai leidza sūmeņā fēnu. Labi, es teicu, skatiet, vai visu to sēšu. Bumins ir teicis, nu par jū ir daudz jau rūpējās. Es nemaz nav tik vienkārši, kā daudz uztver kaut kāds tur tambulīns un nekas tur nav. Viņš ir eiznējumā instruments, par ko ir ļoti jorūpējās, tāpēc, ka es mācu mitrumā, soku ņikoties, jām nepateik mitrums. Es soku čeikstām, tur ņikoties, un tad man viņš arī ofēnāja ar fēnu. Es arī, tas ir, un parasti Rikši smējās, zanēs skaņoju savu instrumentu. Tāpēc, ka pirms koncerta es reāli jofēnoju, es ir saņikojies, un jām ir jau pievērš uzmanība. Es ir jo es fēnoju, jo es frizēju, tad es varu spēlēt. Tad viņš ir izkalts un tad viņš ir spēlējams. Bet tad man ir jauns bubins, tas mozok ņikojās. Es jau ir uztaisēts, jau teicis, bez tik lielām kaprīzēm, kā iepriekšējais. Skaidrs. Kas tevi iedvesmo Rikšu tārpam? Rikšu tārpam iedvesmoja. Pirmkārt, pat neviens neiedvesmoja. Esmu nolācis vienkārši pie to, ka vajag tārpu, jo man pateik labi izskatāties. Es skatuvis, es zinu, ka tas ir vajadzīgs. Un tad mēs šovasar bijām ar ļaunprātīgas kolektīvu Francijā, un tur bija tāda Ilzēte, kas ir dizainere. Un tad jai arī pīdovo, ka jai var man Madarei sašūt foršas kleiteņas, kas arī tika izdarāts. Tolāk arī čaļim forši krakli sekos, viss tiks izdarāts. Principā Ilzēte iedvesmo. Es jai pateicu, ko man apmēram vajag. Paldies Ilzētei. Paldies Ilzētei. Un jā. Izskatās smuki. Filozofisks vaicojums. Par ko bieži vien supervaroņi valk apakšbikses virs biksēm? Nu, varbūt jiem tur ir kaut kāds savas atbildes, kāpēc ītai doram, bet man jau liekas... Bet tu nanāsoji, un tu jau Rikšos kļūsti par supervaroni. Es esmu supervaroni, es tā natoru, bet, nu, principā es domāju, ka man liekas vienkārši, lai siltāk būtu. Jiem taču ir baigo sprīdze, un jiem jābūt siltumā. Vēl viens jautājums, ko man tev pavaicot? Ko man tev pavaicot? Es zinu, kas tu jautājumu uzdeva. Nojaušu katrā ziņā. No. Rāmis. Ko jām man pavaicot? Nu, ko tu gribētu, lai tev kādreiz cilvēki pavaicoja? Kā man īt? Nu, kā tev īt? Man īt baigi forši. Vai kādu reizi esi braukusi ar zirga ratim lielā otrumā? Jā, protams. No. Man otrums vispār pateik, ne tikai ar zirga ratim. Nā, nu bērnībā vecās mūsam uzticēja sīnu vest. Un mēs tādiem, nu, vēl tādi, nu, cik tur bija kaut kādi 10 gadi, visi brolāni mosēcis. Zirgam, nu, un visi lielā otrumā ar tīm rotim normāli. Bailes nebija? Nā. Parši. Vai 7. tramvaja maršruts bija labākais sabiedrisko transporta maršruts? Noteikti nā. Noteikti nā. Par ko tā? Es tagad dzīvoju Sarkandaugavā, man daudz labāk pateik. Arī ar sabiedrisko uz turieni braukt. Daudz labāk pateik. Ķengaraks vai Sarkandaugava? Sarkandaugavā. Ja? Lai gan Ķengaragā smukoks skots dzīvoklī bija, bet, nu, Sarkandaugavā. Tūmāras izvēlos. Skaidrs. Kāds smieklīgs atgadījums tev ir gadījis ārzemju braucīnā? Man liekas, katrs ārzemju brauciens ir viens liels smieklīgs atgadījums. Bet, ja tā, ja, es pat nezinu. Nu, kādu pēdējo labi, ja viņi izteiktu to, ko smieklīgāko, tad pēdējo? Tad tas ir tā. Gruzēja bija pēdējais brauciens mums. Gruzēja. Nu, Gruzēja vispār bija tādā ziņā smieklīga, ka mēs tur porvītojamies ar taksi. Pirmkārt, jau jautri ir tas, ka taksis ir tur ļoti lāts. Nu, salīdzinot, piemēram, ar Reigu. Otrs, ka nevisur īpaši noteikumus neievēroja. Apmēram priekšroka ir tam, kurš spiecīgāk taurei. Nu, tādā ziņā, tas viss smieklīgi, mēs ar to taksi braucam, mums tagad drusku bailes, sirsneņa dreb. Jā. Bet saproti, it kā viss jau kārtībā, jiem tas tā ir pīņems. Nu. Ivars varbūt varētu ievītot komentāros video, jis ir nofilmējis, kā tas izvērās, kā braukt. Jā. Bet nu vēl jautājums gluži ne par ārzemēm. Aiz ko tev tā piebalga ir tik meila? Ai, tā mana piebalga. Nu,
Es saku, pagošu gadu mēs bijām braucienā kopā ar Jaunpiebalgas deju kolektīvu. Un es vienkārši sadraudzējos ar tiem cilvēkiem. Viņi tiešām fantastiski. Un ir dejotoji. Mēs rikši braucam kā pavadošo grupa. Nu, vienkārši man kaut kas tajā Piebalgā tā ir saisti, ka man liekas, ka man tur dvieselis radinieki ir. Un tāpēc man tur ļoti pateik. Kāda būtu tava reakcija, ja pēkšņi kāds paziņotu, ka kāds no taviem grupas biedriem ir nonācis cietumā? Nu, tā ir reakcija normāla. Es jau šo jautājumu izlasēju, es jau visu izsmēju. Reakcija būtu, nu, nevis reakcija pat, bet tai situācija būtu tāda, ka es noteikti sēdētu blakus cietuma kamerā un teiktu, kāpēc mēs tā izdarījām. Nu, cerēsim, ka tā nenotiks. Tu pīdosi pie kūka. Un jautājums, ko tu gribi savā un Rikša dzimšanas dīnā? Savā dzimšanas dienā es gribētu vispār tūlai, lai Rikši teik uz manu dzimšanas dienu un vēl daudzi cilvēki man teik uz manu dzimšanas dienu, tāpēc, ka jūnijas ir reizēmā ļoti saspringts, mūsim vēl 7. jūnijā ir koncerts, un tā es pat nezinu īsti, vai man šogad sanāks nosināt. Sānoks. Tāpēc es pirmkārt ceru savā dzimšanas dienā, ka domanu tū, ka visi mani draugi tiks uz jū. Un Rikšu dzimšanas dienā, nu, tas jau arī būs tā disku prezentācija. Rikšu dzimšanas dienā es gribu, lai būtu pilna zāle un foršs savācējs. Super. Vai esi savu vai kādu citu instrumentu spēlējusi piertī? Pošā piertī nā. Es domāju, tas būtu ļoti traki instruments. Tāpēc, ka, nu, labāk ir nadarāt, tas ir kaitēji instrumentam. Bubins ir vispār cimperlaiks, tajā piertī namocāt uzvestīs. Bet pierts tajā visos taidos rituālus, kas ap ugunskuru, jā, bubins tur ir bejs. Super. Nu un pēdējais vaicājums, kurš no tiem vaicājumiem tev bija vismēļākais? Vismēļākais man vaicājums bija par to, vai bubins ir vienīgo, vislielāko caca grupā. Man tas jautājums ļoti patika. Skaisti. Labi, tad dovana būs no tevis vai no cacas? Dovana būs no manis un no cacas. Oi, skaisti. Būs forša dovana. Es tam cilvēkam nogodošu foršu dovanu. Labi. Nu, tad mēs apsveicam ito jautājumu uzdevēju. Gaidīt dovanu, arī visi porēji, kas vēl nav saņēmuši, gaidīt. Mēs dovanas izdaļāsim tad, kad visi 5 Rikšu dalībnieki būs atbildējuši uz vaicojumiem. Un tulēt jau sekos video ar Mārci. Savukārt tagad jūnijā jūs ir iespēja uzdot jautājumus visiem Rikšim un visiem grupai kopumam. Jā. Labi. Nu, un tovi atvadu vārdi. Tā, paļas par uzmanību. Oriģināli. Tīkamies jūnijā koncertos. Sekojam afišai. Tā.